Ir jauks māja novakars, un ir īstais brīdis, kad nespīd spoža saule un negāž lietus, sākt griezt vai strādāt pie priedes. Man ir tāda smuka kupla priedīte, jāsapcit māja otrā puse. Vienmēr jau jāskatās nevis kalendārā, bet kāda tā māja otrā puse ir. Jāskatās uz to, kāda tā priede izskatās. Un tad var saprast, vai tas ir īstais laiks pie tās sākt strādāt. Man liekas, ka ir īstais laiks. Un šī priede man šeit jau aug gadus 15, ne vairāk, 20 droši vien. Bija maza, kupla, apaļa bumbiņa, kas saimniecībā jau bija griezta un piegriezta, lai tā būtu apaļa. Viņa auga, protams, ļoti skaisti, vienā brīdī ļoti strauji. Es izlēmu, ka es negribu vienu tādu lielu zaļu čupu, bet ka man ļoti patīk tieši tie stumbri, priedes stumbri. Un jo īpaši vakaros, kad uzspīd saule un tiem stumbriem cauri redzama saules gaisma, un tie ļoti skaistā krāsā iekrāsojās. Un tad es arī sapratu, ka es negribu viņu ļoti vienādi apaļu. Pagaidām man vēl nav izdevies izveidot kaut ko absolūti tādu neparastu. Viņa vienalga man tā ietur to plus mīnus apaļo, pusapaļo formu. Nu, lūk, un tad man ir doma, ka man šodien vajadzēs, kā tas allažiņi ir, dažādus darba rīkus. Šeit ir kādas 4 dažādas šķērītes. Šīs pēdējās man uzdāvināja meita. Tās tādas īstas japāņu meistaru šķērītes, ļoti forši griež. Un tad man ir tāds absolūti no-name šķērītes, kas arī dikti labi griež, tāds drusku lielāks pirksta, mazā pirksta resnuma un lielāks zariņus. Un tad vēl noderētu šis lielāks, ja nu man uznāk vēlme un pārliecība, ka vajag nogriezt arī kādu lielāku zaru. Zāģīšu man nav, tas nozīmē, ka pie pavisam lieliem zariem es šodien neķeršos un nezinu, vai te prasās. Nav izravēts, vai ne? Nav izravēts un nav samulčēts, kā pienākās. Mulčas visur dārzā baigi daudz vajag. Un te bija par īsu. Un tā sanāk, ja ir pa īsu un neuzliek kārtīgi mulčas kārtu, tad, protams, nezāles ātri vien uzrodās. Bet liela bēda nav izravējis un uzliks kārtīgi, sakarīgi to mulču. Tagad paskatāmies, kāda ir tā ideja, kā es griežu. Vienas patiesības jau nav kaut kāds pareizi un tikai tā. Bet ideja, kāpēc es griežu tā, kā es griežu, ir tāda, ka man ļoti patīk, ja tie zari nevis aug tā taisni un kaut kā tā drusku liecās, bet lai tie sāk sazaroties pēc iespējas plašāk. Un lai nekrustojās, neberžās viens ar otru, un lai neveido pārāk masīvu vienu lielu čupu kaut kur. Šeit tas nav vienkārši, jo zaru ir ļoti daudz, bet pamazām šeit griežot un veidojot, man kaut kas sāk sanākt. Te dziļāk var redzēt, kā tie zari ir griezti un cik te viņi ir daudz uz visām pusēm. Un tad, ja mēs teikt paskatāmies uz tām, kā sauc viņas par svecītēm, bet jaunie dzinumi faktiski, kur te strauji veidojās, tad katrā šai vienā mazā saujiņā ir ļoti, ļoti daudz. Un man ir jāizlēmj, vai es paturēšu visus šos un tikai saīsināšu galus, kā visticamāk es nedarīšu, jo es jau zinu, kas vēlāk notiks. Ja es izdarītu tā, ka es vienkārši saīsinātu visu šo čupu, kas šeit ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mazi jauni dzinumiņi uz vienu mazu zariņu. Ja es viņus visus reizē apgriezīšu un noīsināšu, tad pēc tam katram šim vienam jaunajam dzinumam būs vismaz 3 galā jauni vai vairāk. Tas ne pie kā labi nenovedīs, jo būs viena liela čupa, jo visi šie veidos to lielo daudzumu ap sevi vēl. Lūk, bet man gribās, lai tie zari ir labi redzami, mazliet skrajāki
Un ko es daru? Šeit es redzu, ka te ir 3 tādas grupas. Kaut arī viņi tur 11 gabalu, bet 3 grupas. Un šeit ir tāds kā viducis. Es šo viduci faktiski iepriekšējā gada dzinuma pamatu es izgriežu ārā. Visu. Ja? Nevis šeit, kur ir dzinums pats un dzinums sākums, ja? Bet lūk, te jau pamatnīt no iepriekšējā gada dzinuma. Tas ir tas, ko es izgriežu šeit laukā pavisam. Bet šeit vēl paliek. Te lūk ir 3 un te ir 2. Tad šeit atkal ir tā, ka ir viens viducītī, un es to viducīti izgriežu pavisam ārā. Jā, un tad atlikušos es saīsinu uz pusi. Apmēram tā būtu jāiet cauri šādu manu domu. Būtu jāiet cauri visam, ko mēs te redzam. Nu, te kādi pie 1000, ja, tādi griezumi. Varbūt tas ir izdarāms uzreiz vienā dienā, varbūt jāpacenšās, jāpienāk vairākas reizes nedēļā, kamēr to visu izdara. Steigas jau nav, jo mēs esam ļoti labā brīdī, kad tie dzinumi tieši veidojās un formējās, jau tā parādās skujiņa, un līdz ar to nekas nav nokavēts, viss ir tieši laikā. Un tad, ja es redzu, ka, piemēram, ir šāds te, kas man iepriekšējā gadā likās, nu, ir vērts atstāt, neizgriezt šo viduci. Es tagad droši, ka griezīšu viņu ārā. Dažreiz ir vērts atstāt drusku vairāk, jo, ko tas dod mazliet vairāk spēka arī pašam zaram, kļūt aizvien resnākam, nobriedušākam, nu, un kopskats kokam arī uzlabosies. Tad šeit tagad jau ir pagājis laiciņš, viņam ir bijis iespējas jau pierādīt, uzlabot arī koka izskatu, un mēs nogriežam to nost. Un tad tādus, kas man šķiet ir lieki, tos es arī nogriežu. Un pārējos es saīsnu uz pusi, bet tur, kur man ir par daudz, tur es izgriežu pavisam. Es saku uz pusi, bet citreiz griežu uz zemāk, ja? Nu, tā ir. Tas uz pusi ir ļoti nosacīti. Mēdz griezt zemāk, jo tad vienalga tie dzinumi vēl turpinās paaugties un pastiepties. Nav jēga viņus atstāt tik garus. Kas notiek, ja tos dzinumus neapgriež, tad tas pieaugums ir tik spēcīgs un tik garš, ka tas jūs zaudēsiet iepriekšējo formu, ko bijāt jau uzsācis veidot. Nu, ja to dara pirmo reizi, tad tā būs pirmā reize. Un būs iespēja mācīties, un vislabāk es personīgi mācos no savām kļūdām un pieredzes. Un tad es skatos daudz dažādu meistaru piemērus, kā viņi to dara. Un laika gaitā, jo vairāk trenējos, jo vairāk reāli griežu un gūstu to pieredzi ar pašu augu, jo labāk sanāk. Un ir kaut kāda lielāka sajēga, skaidrība par to, ko tad īsti es tur daru un kuras darbības dod kaut kādu konkrētu paredzamu rezultātu. Jo kaut kāds rezultāts būs jebkurā gadījumā. Tikai, nu, laikam labāk mēs jūtamies, ja mēs esam ieguvuši to, kas ir iecerēts, vai ne? Tā, es te pat īsti nevaru saprast. Man liekas, ka te vēl viens jāizgriež pamatīgāk. Tā. Jā, un ko tas vēl dod, ka mēs izgriežam to, ja tāds trīnītis, ja, tā kā 3 pirksti, un mēs to vidējo izgriežam. Ja mēs šo vidējo izgriežam, piemēram, šķēris tagad kalpos kā tas vidējais, ja, un te manas rokas, es tagad
to šķēres daļu izgriežu, un man ir rokas, un tās rokas pavarās plašāk. Tas nozīmē, ka tas zars sāk sazaroties uz sāniem un veidos jau daudz interesantāku formu nākotnē, nekā tā ir šobrīd. Lūk, daļu mēs te esam jau apgriezuši. Vēl es skatos, kur man ir pa biezu un pie kā es vēl neesmu tikusi. Un tas ir interesanti, ka tas koks, ja sākumā bija šitik maziņš, tad tagad es gandrīz vai es esmu griezus to augšu. Un ja es pieeju pavisam tuvu, tad tas jau ir pāri manai galvai. Un tas turpinās augt. Un es ceru, ka kādreiz to veidos un turpinās kopt. Varbūt mani mazbērni. Nu, to mēs redzēsim. Kas zina, kas viņiem patiks, ko viņi gribēs darīt. Bet nu gribētos, ka tam kokam ir iespēja dzīvot garu un skaistu mūžu. Nu tagad man izskatās, ka ar šito vienu krūmiņu zariņu es esmu vairāk vai mazāk tikusi galā. Varbūt šis ir liekas, lai tas netraucē otram. Tāds tagad izskatās, ka tas ir sakopts, apgriezts, un viņam ir iespēja vērt vaļā jaunos dzinumus, lēnu garu, un tad drusku vēlāk nofilmēsim, tad, kad būs jau kāds jūlija sākums, kā tas izskatās, jau paaudzies un sakuplojas. Jāsaka, ka priedes ir ļoti izturīgas, un ja mēs neizdaram kaut ko pilnīgi ārprātīgu, tad priedes ļoti labi izturās pret griešanu un atkal aug griezdamās. Ir jau, protams, savādāk nekā tādai Japānas melnajai priedei. Nē, melnajai priedei arī līdzīgi, tur arī grūti ir. Ja nogriez, tad atpakaļ neataugs. Bet baltā priede šķiet, jā, tā un sarkanā priede, tā dod jaunus dzinumus. Ja mēs nogriežam kaut kur, tad parādās šeit stumbra, pēc tam sezonas otrā pusē jau jauni pumpuri. Tādi kā snaudošie, līdzīgi kā mūsu Latvijā augošajiem lapu kokiem. Nu, ar priedi tā nav. Bet vismaz labi, ka priede ļoti labprāt panes apgriešanu un rūpes par sevi. Un citreiz sanāk, ka tā priede ir tik ļoti pateicīga, ka sāk augt tā ļoti centīgi un ļoti skaisti. Šeit vairāk vai mazāk visi dzinumi ir vienādā lielumā. Varbūt tur daži augšpusē lielāki. Priedē tas ir raksturīgi. Priede grib pēc iespējas augstākā punktā būt aktīvāka un pilnasinīgāk augt un veidojās garāki dzinumi. Bet ideālā variantā ir tad, ja to enerģiju kokā var izlīdzsvarot. Un arī apakšējiem zariem ir apmēram tādi paši dzinumi. Šeit plus mīnus tas ir izdevies. Un tas nozīmē, ka koks ir veselīgs un spēcīgs. Un tagad mēs esam apgriezuši 2 zariņus. Vēl ir palikuši kādi 40 zariņi ar tādām lielām zaru grupām, kur katrai ir savi dzinumi, kurus vajadzēs saīsināt. Ir cilvēki, kuri ļoti veikli prot tos dzinumus šādi aplaust. Jā, nekas grūts nav, tīpaši šajā periodā, kamēr tas nav nostiprinājies un nav sākušas augt pašas skuiņas vai parādīties uz sāniem, izvērsties. Ja? To var darīt. Man kaut kā nepatīk to. Es esmu darījusi, bet man liekas, ka tas ir grūtāk. Ja? Vienkārši ilgāk. Ja man būtu tikai viena priedīte, iespējams, es tā arī darītu, kā es to tagad šeit daru. Bet man patīk, ka man pie rokas ir šķērs, un es uzreiz varu rīkoties tā kā plašāk, uzreiz reaģēt. Ja man lūk šeit ir jāizgriež viss vecais dzinums pagājušā gada, tad es to varu izdarīt. Un pie viena saīsināt arī tos galiņus. Bet ja jūs esat iesācējs, tad
pilnīgi pietiks, ja jūs savai priedītei izlauzīsiet lielākos, garākos dzinumus, kas ir pa vidu, dodot spēku tiem, kas ir sānos varbūt vājāki, un saīsināt pārējos uz pusi. Nu, tur jau būs baigi daudz, kas darīts, un sanāks jau kaut kāds rezultāts, ko varēsiet baudīt jau sezonas otrā pusē. Un citreiz sezonas beigās, ja kādu ir aizmirsies apgriezt, tad tas jaunais dzinums arī šai kalnu priedei, ja, jo šī tomēr ir kalnu priede, ja tā nav parastā, mums ierastā priede, ko mēs te redzam arī apkārt. Šai priedei šie dzinumi arī mēdz būt 20 cm gari. Mūsu parastai klasiskai priedei ir pat 30-40. Nu, lūk, un ja to neapgriež, tad nākamreiz jau tas lielais augs jau ir šiti garš, un tad vēl uz augšu. Bet mums jau gribās, lai tas augs tomēr mūsu dārzā aug kontrolēti. Un te mēs nonākam, kā tad to mēs vēl varam saukt? Nu, šis manā dārzā ir nivaki koks, jo tas tiek kopts, veidots, un vārds nivaki japāņiem ir vienkārši dārza koks. Un dārzā neaug tāpat vien iestādīts koks. Dārzā koks aug, un to veido dārznieks. Un tā arī tas nosaukums nivaki. Liekas, nu, kā var tā ziedot? Šitādu skaistu čupiņu var ziedot, jo pēc tam būs vēl skaistāk. Te es nogriežu veselu šādu zariņu ar iepriekšējā gada dzinumu. Un lūk, uz viena šāda te iepriekšējā gada svecītes, kas šeit bija, tad svecītes apakš, ir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 mazi dzinumi jauni. Un es nevaru tam ļaut tā augt, jo tad man neizveidosies šeit papildus plašums tiem zariem, bet būs vienkārši tādas smagnējas, tumšas čupas, kur saule neiespīdēs, un pamazām arī iekšējiem zariem visas skujas būs brūnas. Jo tur, kur saulīt netiek klāt, tur skujas nobrūnē un atmirst. Kā jāprūpējās pa kociņu, lai kociņam labi, lai mums labi. Tā tāda apusēja sadarbība. Man patīk domāt, ka koks uz mani neapvainojās, ka man te visādas idejas, kā viņam vajag augt. Jo es drusciņi tomēr arī skatos, kāds tas koks ir, un cenšos iztēloties, kas tam kokam varētu patikt, kas nē. Un tad tādā kopīgā sadarbībā mēs ņemamies. Jā, šitā man patīk. Te redz, kur vēl palika. Un citreiz dar atstāt mazāko, it kā vājāko, jo vājākais dažkārt ir tieši ārpusītē, visvairāk vērst uz sāniem. Un, ja es noņemu tos spēcīgos, tad viss tā enerģija, kura ir jau padot uz šo zariņu, aizies tam mazajam, tam it kā vārgulītim. Tā nu gadās kādreiz, ka mēs domājam, tas gan beigais vārguls, un ar laiku izrādās, ka nekā ir pietiekami stiprs un interesants. Tā, ļausim viņam to pierādīt, izpausties. Tā. Un vispār nekas slikts nenotiek, ja mēs izgriežam visus dzinumus jaunos. Un atstājam tikai pie pašas pamatnīcas. Tā.